Kā mainās zodiaka zīmju enerģija dažādos gada laikos? Astroloģijā zodiaka zīmju enerģija ir cieši saistīta ar gada laika ritmu. Katram laika posmam ir sava unikālā noskaņa, kas ietekmē katras zīmes raksturu un izpausmes. Šis saistības princips izriet no Saules kustības pa ekliptu, ietekmējot ne tikai dabas ciklus, bet arī cilvēka noskaņojumu, aktivitātes līmeni un emocionālo stāvokli. Katra sezona nes atšķirīgus enerģētiskos impulsus, kas veicina noteiktus procesus, no atjaunošanās un jaunām sākotnēm pavasarī līdz introspekcijai un dziļām pārmaiņām rudenī. Zodiaka zīme pārstāv ļoti intuitīvi reaģē uz šo enerģijas plūsmu, kas izpaužās dažādos veidos, vai no ar paaugstinātu motivāciju, spēju pielāgoties jaunām situācijām, vai tieši pretēji caur nepieciešamību atkāpties un pārdomāt. Zinot, kāda enerģija dominē katrā gada laikā, mēs varam labāk izmantot dabas ritmus savā labā, plānot noteiktus soļus savā dzīvē, pieņemt pārmaiņas un attīstīt savas stiprās puses. Tāpēc šodien es jums pastāstīšu, kā mainās zodiaka zīmju enerģija pavasarī, vasarā, rudenī un ziemā. Kā arī kā šīs pārmaiņas ietekmē katras zīmes ikdienu un pašizpausmi. Sāksim mēs ar pavasari. Pavasars mums ir no marta līdz maijam. Pavasars ir atmodas un dinamikas laiks. Pavasari iezīmē atjaunošanās, augšupeja un jauns sākums. Šis ir ugunīgo un enerģisko zīmju laiks, kuras mums ir auns, vērsis un dvīņi. Auna enerģija ir spēcīga un uzplaukstoša pavasarī. Viņš izjūt iedvesmu un ir gatavs jauniem izaicinājumiem. Vērsim ir stabilitātes un praktiskuma iemiesojums šajā laikā. Vērsis pavasarī spēja harmonizēties ar dabu un baudīt dzīves skaistumu. Dvīņiem savukārt svaigs gaiss un komunikācija. Pavasars dvīņiem nes jaunas idejas un sabiedriskuma uzplaukumu. Vasara, kas ir no jūnija līdz augustam, ir spilgtuma un radošuma laiks. Saules enerģija vasarā sniedz siltumu un dzīves prieku, kas ietekmē uguns un gaisa zīmes, kuras mums ir Vēzis, Lauva un Jaunava. Vēzis ir emocionāls un intuitīvs. Vēzis vasarā jūt spēcīgu saikni ar ģimeni un pagātni. Lauva ir enerģiska un vasarā tā ir visintensīvākā, jo vasara ir lauvas valdības laiks. Pašizpausme un līderība šajā laikā lauvai sasniedz kulmināciju. Jaunavai praktiskums un analītiskums. Vasarā jaunava izmanto šo laiku, lai sagatavotos rudenim un sakārtotu savus plānus. Rudens, kurš mums ir no septembra līdz novembrim, ir pārdomu laiks un pārmaiņu laiks. Daba mainās un rudens enerģija nes sevī nosvērtību un introspekciju. Svariem, skorpionam un strēlniekam. Svariem šis ir harmonijas un attiecību meklējuma laiks. Svariem rudenī ir spēcīga izjūta pēc līdzsvaram. Skorpionam šis ir intensīvs transformācijas laiks, kur skorpions rudenī ir introspektīvs un dziļdomīgs. Savukārt strēlniekam ir piedzīvojumu un atklājumu laiks. Rudens rosina strēlnieku paplašināt redzeslauku un uzņemties jaunus izaicinājumus. Un visbeidzot, ziema no decembra līdz februārim. Šis laiks ir mierīgas un iekšējās izaugsmes laiks. Augstā sezona nes sevi iedziļināšanos un praktiskos aspektus, tāpēc mežāzim, ūdensvīram un zivīm šī ietekme ir visjūtamākā. Mežāzim darbs un disciplīna. Ziemā mežāzim ir visproduktīvākais darba laiks. Ūdensvīram šis ir inovatīvs un neatkarīgs laiks. Ūdensvīri izmanto ziemu, lai radītu jaunas idejas. Savukārt zivis ir sapņains un jūtīgs arī šajā ziemas periodā. Zivis ziemā dziļi izjūt apkārtējo pasauli un meklē garīgumu. Zodiaku zīmju enerģija mainās cauri gada laikiem, un katram šim periodam ir noteiktas unikālās īpašības. Izprotot šīs pārmaiņas, mēs varam labāk pielāgoties dabas ritmam un izmantot katra gada laika sniegtās iespējas. Šī bija informācija par to, kā mainās zodiaka zīmju enerģija dažādos gada laikos. Spied sekot šim video,
sekot kanālam, like video, sekot kanālam, pieskaties uz individuālu konsultāciju, vēlies uzzināt vairāk par savu zodieku, un tiekamies šajā kanālā katru nedēļu ar jaunu astroloģisko informāciju. Uz tikšanos!